Brīvā formā par izmēriem. Bija vairākas mērīšanas. Interesanti bija tas, ka cilvēki bija noskaidrojuši savus izmērus. Kā un kurš, kāds bija juvelieru veikalā, kāds mērīja pats, kāds zināja. Status ir sekojošs. Kā nu kuram, bet no trešdaļas izmēra līdz pat gandrīz izmēram ir mums jāveic korekcijas jau gataviem gradzeniem. Daži piemēri. Piemērs numur 1. Ir jāņem vērā sezona, kurā tiek gradzens mērīts. Ja tas ir rudens vai pavasaris, tad tur ir viens izmērs. Ja tā ir vasara, tad jāņem vērā par to, ka rokas var pamt. Un otra lieta par, pieņemsim, peldoties, ieslidināties, un ja gradzens nebūs pietiekami cieši, tad arī viņš var nošļapt un jūs varat viņu pazaudēt. Pa ziemu rokas kļūst drusciņ mazākas, nesājam cimdus, un ja gradzens ir nepietiekami cieši, tad faktiski arī var noņemt ar cimdu. Otra lieta, vai pamst rokas vai nepamst. No rītiem, vakarā un tā tālāk. Tas ir vēl viens veids, faktiski kā tāds, kas ir jāņem vērā, mērot gradzenus. Vēl viena lieta, to, ko diezgan bieži neņem vērā juvelieru veikalos, ir gradzenu platumi. Es esmu atradis divus savus gradzenus. Tūlīt pamēģināšu to nodemonstrēt. Ja ir šāds te plāns gradzens ar taisnu, tad faktiski viņš diezgan labi nāk virsū, kur viņš arī atrodas pietiekami, ka viņš ir drusciņi pamazs šeit, bet kopsumā viņš tā. Namēja gradzens, arī tā paša izmēra, namēja gradzens 18,4. Tad arī to mēs varam dabūt, jo šeit te, ja mēs apskatāmies te savāc sāda, viņi uzrāja augšā, un mēs viņu varam dabūt virsū, pietiekami ērti dabūt nost. Mans valdības gradzens arī 18,4, bet šobrīd viņam būtu jābūt lielākam, viņš ir plats, viņam ir komforts fit iekšpusē. Faktiski ir tā, ka viņu arī var dabūt virsū, bet es viņu nedalūšu pēc tam nost, un faktiski ir tā, ka šim te izmērs, viņam būtu jābūt nedaudz lielākam. Kopsumā, lai es justos labi, man būtu jābūt 3 izmēriem. Pirmais ir šaurais izmērs, tas būtu vismazākais izmērs, jo platāks gradzens, jo lielāka izmēra korekcija būtu nepieciešama. Ja mēs runājam par 10 mm platu gradzenu bez komforta fita un ar komforta fitu, tur arī būs savas kaut kādas nianses, kuras ir jāņem vērā. To gan cilvēki iedomājas samērā reti, bet ir 3 dažādi roku un pirkstu veidi. Pirmais ir ar izteiktu kauliņu, otrais ir pufīgi, pirksts ir tāds pufīgāks. Trešā lieta ir tas tā kā burkāns, vai konus veida, kur kauliņš faktiski ir mazāks nekā gradzens sēžas vieta. Ir jāskatās, kāds jums ir pirkstu vai roku veids, un tad mēs piemeklējam tā, lai jūs jūtaties labi. Protams, ka klientam vienmēr ir taisnība. Mēs jums nespētīsim iegādāties mazāku gradzenu nekā jums liekas, ka būtu jābūt, bet tāpat laikā mēs ņemam vērā ļoti daudzus šos faktorus, kuriem ļoti bieži mēs pat neiedomājamies. Mēs arī saņemam pateicības īziņas un zvanus par to, ka paldies liels, ka man pierunājāt tomēr uztaisīt gandrīz izmēru mazāku gradzenu. Kopējais tāds rezumē. Visdrīzāk, ja jūs zināt savu izmēru, tad jūs zināt savu vidējo izmēru vai drīzāk izmēru diapazonu. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, ir vērts aprunāties ar mums un apskatīties, kā dabūt to gradzenu, lai viņš ir patiešām pēc iespējas perfektāks tieši jums ar jūsu roku īpatnībām, gan arī ar senzionalitāti, kurā mēs šobrīd atrodamies. Piesakieties uz tikšanos, un mēs noteikti jums varēsim atbildēt uz šiem jautājumiem, un arī attālināt mēs šobrīd to varam atrisināt. Paldies visiem, uz tikšanos nākamajā reizē!